šajā laukā es dzirdēju irbes. Bija tur otrā pusē kanālā tur. Un dzirdēju irbīšu tēviņa čivik, čivik. Tāpēc es domāju, ka viņas te ir. Es apgājām apkārt visam laukam. Laišu Brego, lai meklē. Varbūt atradīs, kaut kur te viņām jābūt. Baigi tuvu iet arī nevar, tāpēc, ka irbis ir bailīgas diezgan. Viņas cilvēku tuvu nelaiž. Tad atklātā vietā būtu krūmi, tad viņas vēl pasēž. Bet kur viņas pļavā redz, tur viņas laižās ļoti ātri. Meklē, kur ir? Kaut kur jābūt. Var jābūt, ka nav. Varbūt, ka ir aizlidojušas. Meklē. Irbis ir šausmīgi viltīga putne. Ļoti gudrs, it kā maza vistiņa. Cik tur tās smadzenes 5 kvadrātmilimetri, nevis kubikmilimetri. Bet viņas riktīgi māk aizlaisties, noslēpties un nesūtu viņas nevar atrast vairāk pēc tam. Viņas tā pārlido. Ļoti reti ir tā, ka tu redzi, kur viņas pārlido. Ja viņas iet horizontāli riktīgi virs lauka, un tu vari pat pazaudēt viņas, tāpēc, ka tā maskējošā krāsa ļauj viņām riktīgi noslēpties. Kur viņš valika? Vēl jau ir variants, ka viņas ir ierakušās sniegā. Šitas jaunieci ar tādiem putniem vēl nav saskāries. Sniegs arī šogad tāds nopietns pirmo reizi. Un ja tās irbes ir sniegā, tad viņas ir grūti savos, tad tā var būt. Es gribu aiziet līdz tai malai, kur meklē. Es dzirdēju to balsi. Rāmi tikai prātīgi. Šita kaut kur man likās, ka viņa bija. Bet vai būs? Tas ir cits jautājums. Pilnīgi šita likās, ka bija tā balss. Rāmi? Nē, nav. Kur viņas palika? Lai parauj. Nu, Brego. Gar krasta aizgāja. Es nezinu, kur viņas ir. Nu, kaut kāds ārprāts, ko palika? Stāvi! Nācās nedaudz paskriet pāri laukam, jo Brego sajūta irbīšu smaržu nepārspīlējot 50 metros, bet tas ir tāpēc arī, ka irbīts bija uz dāmbi patiesībā. Un sāka pointēt jau ļoti lielā attālumā un pamazām lavīties klāt, meklēt, kur viņas ir. Rāmi. Nevar vajag iet klāt. Es izbiedēšu tās irbes. Rāmi. Labi, malacis. Rāmi. Kas tur ir, es nezinu. Nav ne jausmas, kas tur ir. Pieļ. Nē, nenostrādā. Rāmi. Rāmi, Brego. Kur viņas ir? Viņas tur kaut kur iekšā ir.
slundzinātājs. Viņš tur sniegā noslēpušās. Kas tas ir? Ko viņš tur atrada? Labi, Brego!